cilvēki vēl ar mani kādi 20. Tas ir tikai teikt, cik es zinu. daudz atbalstītāju. Pagalā. Kādu otro varbūt, trešo? Tāda man. Šito vajag pieslēpt. Kādā formā esi? Sportiskā. Aiziet. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu mums ir lielāks dalībnieku skaits, aptuveni varētu būt, mēs vēl apsekosim ap 5000, un mums, protams, ir visi tie labākie apstākļi, lai tā arī būtu, jo trasa ir certificēta, un arī pusmaratona arī piedalīsies vislielākais dalībnieku skaits salīdzinājumā arī ar pārējiem posmiem. Jelgavnieki arī ir ļoti citīgi gatavojušies, mēs jau 4. sezonu organizējam koptreniņus, otrdienās, sestdienās, un es domāju, ka jelgavniekiem būs arī ļoti labi rezultāti, jo trasa ir ļoti kvalitatīva, ļoti ātra. Koptreniņu no pavasara, ko apmeklējam. Un arī paši. Koptreniņu produkts. Pirmais koptreniņš, kas bija Jelgavas pusmaratonam, tur arī Ilze principā sāka skriet, jā. Tur arī sāk mācīties vispār skriet. Pirmā saskara ar skriešanu bija, jā. Un tā jau 4. gadu. Jā, šis jau būs mums 5. posms, jā. Vēl paņemamies stirnu buku pa starpai, lai būtu interesantāk, lai būtu meža skrējieni. Tā, kustamies. 5 kilometriem apmēram 21 minūte. Grupā 6. Bet tā kā mana grupa ir 18+, tad es galīgi nesūtos. Kāda jums mīļākā distance? 10 kilometri. Skrienu pusmaratons, 21 kilometru. 5 kilometros, pārdomu brīdis ir ap 3,3 kilometriem, un viņš parasti pāriet kaut kur pie 4 kilometriem, ja pāriet. Man kaut kāds 17, 18 kilometrs, un tad jāpastrādā uz sevi jau. Tad jāiztur vienkārši, tad jau finišs tuvu. 1:17. Vajadzētu ātrāk par to. Pāri citādi nekoncentrējas neko citu, kā tikai labākā pagājušajā dienās. Es ultramaratonista devīzi, kas tā bija, labākā kāja, kreisā kāja, labākā kāja, kreisā kāja. Tā kā iestājās tas grūtais periods, vienkārši vienīgā doma, es nezinu, vai atšķirās sievietēm vīriešiem, ja, bet tad ir labākā kāja, kreisā kāja, labākā kāja, kreisā kāja. Jelgava var! Uz vienu pusi, uz otru pusi, plecs stāv uz vietas, uz vienu pusi, uz otru pusi. Galva gatava. Un augšā. Paskrienam bišķi uz vietas. Tagad pasoļojam. Dziļi, dziļi ieelpojam. Un izelpojam. Vai jūs esat gatavas? Uzmanību! Starts! Skrēju Stirnbukā vēl lielāku. Cik? 5 kilometri. Neiešu, lai atbraukt uz šeit? Nu, jā. Trenējos mājās un pie savas mammas. Teica, mamma skries 10 kilometrus. Viņa gandrīz visos skrien. Arī pagājušajā gadā? Jā. Jau jūnijā mēs izdomājām, ka jāskrien, jo ļoti bija jau rakstīts internetu, ko skriesim. Mums bija interesanti. Vienam pacelt augšu, uz kādiem lejā. 1, 2, 3 un apļojam. Jā. Otru kāju. Lai neizmažītu potīt, vai ne? Uz otru pusi. Un līga. Tev ir izmažģīta? Laikam neiesaldies. Uzmanību! Starts! Pat pirmo vietu.
Cik tev bija jānoskrien? Kilometrs, kaut kur 900 metrus. Nu, es dzīvoju Rīgā, bet trenējos Cernikavā, sporta centrā. Vairāk, sākot no 800 līdz 5 km kaut kur. Otrajā vietā Zanda Ulānova, trešā Viviana Kirilova, ceturtajā vietā meitenes no Lietuvas Daila Lukašiene un piektā Anastasija Vasko. Ceļa maizīt dos visiem 5, 10 un 25 km skrējienu. Šobrīd, kā tu redzi, visi dalībnieki ir vienādā krāsā, gandrīz vienādā krāsā, proti baltā. Vadījus vienam. Lietojam enerģiju gudri. Nē, diemžēl nē. Diemžēl nē. Ieškārtīgi pirms Urelas skrējiena. Pusstunda. Может, 30-15. Так. Из Шуляй очень много приехали здесь. Потому что была 6-я. Не, я не была, подруга была. Первый раз здесь, да. 21. Šajā sezonā Daiga Grickus, Zanda Ulānova, Viviana Kirilova, Daila Lukašiene un Anastasija Vasko. Cerams, ka visas dāmas ir šeit un gatavas startam arī Jelgavas pusmaratonā. 10 km distancē labākie trīnieki šajā sezonā pēc 4 posmiem. Vīriem Jānis Mežils, Valnis Aņikējevs, Oskars Stāmers. Valnis Aņikējevs tikko man paspēja garām, acīm redzot, dodas raitā solī uz starta pusi. Skaļāk, skaļāk, skaļāk! Tālais galds, vai jūs mūs dzirdat? Paldies! Es šodien novēlu jums veiksmīgus startus, daudz jaunu draugu, iepazīt pilsētu un, protams, būt gandarījumu. Būt gandarījumu par paveikto, parādīt, ka mēs esam stipri, mums ir spēks, mēs varam ne tikai skriet, bet mēs varam arī uzvarēt. Un lai veiksme un lai tiešām šodiena Jelgava jums ir veiksmīga. Un jums ir šodien tiešām īpaša iespēja. Jūs varēsiet izbaudīt skaisto pilsētu, Jelgavu un arī kustību prieku, par ko man tā jāpasaka paldies mēram vēlreiz. Un aplausiet! Protams, Baltika events, jā, maleči! Bet tāpat laikā katras sacensības, tā ir tomēr cīņa, jā? Un šodien jums noteikti gaida cīņa vispirms jau ar sevi, ko noteikti var arī apliecināt mūsu slavenās izcilās skrējas, ka šodien arī skriesim jums gatavoties Londonas pasaules čempionātam, kas Markaļ Māka un Ilona Māka meitenes, ka lai šonakt uzvar stiprākais. 4, 3, 2, 1! Šodien starto Bigbanks vien Latvijā valdes priekšsēdētājs. Labu izdarību, labu gatavotu visu ticības garumā. Visas īstās. Pusmaratons, 10 km skrējiens un 5 km skrējiens visi draudzīgā bariņā. Un redzam arī tēma turētāju zeltniem baloniem no noskrienas skrējēju klubā. Viņi palīdzēs turēt tempu. Tiem, kuri vēlas noskriet konkrētā laikā, pusmaratonu distanci. Gaidām visus jūs atpakaļ. Kuru finišā, kuru pēc pirmā apļa, kuru pēc otrā apļa. Mazākajās distancēs jāskriet viens aplis, pusmaratonists. Skrien vīrs un skrien draugi un bērni un māsa skrien, daudz skrien.
Jānis Bēziņš tomēr ir Jelgavas patriots. 10 km, nē, 21 km skrien. Ir atšķirīgi. Apsveicam ar finišu. Nav personīgais. Personīgais rekords nav? Vai ir? Drusku pietrūkst, nu nekas. Un Big Bang bija sarūpējis jautro punktu. Jūs no Jelgavas vai atbraukuši ciemos? Сейчас 48 у меня показывает, ну знаешь, 47 минут. Mēs kopā. Esi beigts, cik tu pieveic. 10. Šis mans personīgais rekords, ja ņem skriešanu pēc 10 vakarā. Tā kā vēlējās skrējienu labākais rezultāts. Jā. Kaut ko pamanīt rases malā, kā patika atbalsts? Visi ļoti labi, daudz vietas, kur mūzika un pozitīvi. Ielas skaisti, izgaismotas, tā kā viss labākais. Maratona attiecīgi pirmo reizi. Gribēju Rēzeknē uzskriet. Nesanāca, bet šeit pirmo reizi un ļoti priecīgs noteikti atgriezīšos. Vai šis lampiņas mirkojošas kaut kā palīdz? Tā ļoti cēliņa rekords. Cik gadu nospēja? 5. Nav jau kilometri, tas ir super. Otrreiz pagājušo gadu jau skrēju. Tā, pagājušo gadu skrēju 4 bija mans skrējiens. 55 minūtes. Šie dalībnieki. Vadošais trīnieks, pusmaratona distancē, neilgi pirms finiša. Dmitrijs Seļovins, Girgensons, pirms Londonas. Mums tepat Ogrē Latvijas viedlētīgs čempionāts stadionā. Un tur vēl sportistiem būs iespēja izpildīt normatīvus, lai varētu piedalīties Londonā pasaules čempionātā pēdējā iespēja. Dmitrijs Seļovins! Nepilna sekunde aiz Jāņu izšķērā. Mūžīgais duelis, bet jāsaka, Dmitrijam Seļovinam pēdējos metros. Nedaudz padals nekā no dalībniecēm, kas spēlē, protams, pūlēs. Pusmaratona distances ātrākie skrējēji un, protams, īstenībā Dmitrijs Seļovinu un Jānis Višers noturēja savu pārsvaru līdz distances sēdiem metrumam sēdam rūšo. Šogad bija Liepājā vēl otrā vieta bija un kas man bija Rēzeknē bija 3. un Ventspilī bija 4. Tā principā šogad pirmais posms, kad es uzvaru. Jo tuvāk stunda 7, jo grūtāk, principā, jo personīgais ir 7.